Pieredzes apmaiņa Lietuvā deva vielu pārdomām, jo lietuvieši ir mūsu tuvākie kaimiņi. Un īstenībā daudzas no lietām, ko mēs esam iecerējuši, viņi jau ir realizējuši. Tas, ko mēs varētu pārņemt no Lietuvas, ir doma par senioru likumu valstī un par nopietnu valsts atbalstu ilgtermiņā. Noteikti, ko es ieteiktu pārņemt no viņiem, pirmkārt ir tās biedru kartes, otrkārt, ka bija receptes. Viena bija senioru recepte, otra bija medicīnas recepte. Lietuvā es ievēroju, ka viņiem labi strādā starppaudžu sadarbība. Lekcijas notiek skolās līdzās bērniem, brīvprātīgie pasniedzēji ir pēdējo kursu studenti. Seniori netiek nošķirti, bet ir pilnvērtīga sabiedrības daļa, un to panāca 3. paudzes universitātes. Viņiem veidojot šīs grupas, katrai grupai ir savu vadītāji, kuri ārkārtīgi labi prot sadarboties ar studentiem, veidot savas programmas, būt diezgan neatkarīgi, un tas, ka viņiem ļoti vadība arī uzticas. Latvijā vajadzētu veicināt partnerību ar vietējām augstākās izglītības iestādēm, lai piedāvātu kvalitīvas izglītības iespējas senioriem. Vajadzētu attīstīt digitālās platformas, kas nodrošinātu senioriem ērtu un plašu piekļuvu mācību materiāliem un kursiem. Lietuvā 3. paudzes universitātes izveidotas ģeogrāfiski vienmērīgi visā valsts teritorijā, lai ikvienam senioram būtu iespēja turpināt pilnveidot gan zināšanas, prasmes, kopt aktīvu dzīvesveidu, radoši izpausties. Es esmu sajūsmā, cik tālu tikuši ir mūsu kaimiņu valsts NVO senioru izglītošanā. Domāju, ka mums, uzsākot savu tīklu izveidu un darbību, galvenais ir kvalitāte. Gan lektoru kvalitāte, gan programmu kvalitāte. Un domāju, ka ļoti labi būtu, ka mēs jau no paša sākuma sāktu strādāt arī Zoom vidē, interneta vidē, jo tas ir ļoti izdevīgi un svarīgi gan mūsu mērķa grupai, gan arī lektoriem, it īpaši tie brīvprātīgie. Lietuva ir vistuvākā kaimiņu valsts Latvijai, un tāpēc šī pieredze sniedz mums informāciju par to, kā varētu izskatīties Latvijas U3A tīkls. Lietuvā mēs redzējam ļoti daudzveidīgu piedāvājumu. Nodarbības senioriem notiek kā klātienē, tradicionālajā veidā, kā arī attālināti ar Zoom platformas palīdzību. Un vēl kas ir iespaidīgs, ka Lietuvā senioriem mācības it kā jauna norma. Pieredze, ko es vēlētos pārņemt no Lietuvas uz Latviju, ir tieši senioru izglītība internetā, jeb senioru klubs, kurš arī satiekās vismaz vienreiz mēnesī klātienē. Man šķiet, tas ir lieliski, un mēs to varētu ieviest arī praktiski Latvijā. Ko tad vajadzētu darīt? Pirmkārt, asociācija noteikti jādibina. Šajā asociācijā jādarbojās visām organizācijām, kas strādā ar senioriem. Ļoti interesanta pieredze no Lietuvas ir šī te online skola, kura strādā ne tikai ar senioriem Lietuvā, bet arī visā pasaulē. Un secinājums ir viens. Mums ir ļoti, ļoti daudz jāstrādā ar likumdošanu, kur Lietuva mums jau ir vismaz 10 gadu priekšā, gan par senioru izglītību, un mums jādarbojās ar ministrijām. Mēs uzzinājām, ka Lietuvā 3. paudzes universitātes atbalsta izglītības ministrija, atbalsta veselības ministrija, atbalsta labklājības ministrija, arī kultūras ministrija un, protams, atbalsta visas pašvaldības ar savām infrastruktūrām, gan skolām, universitātēm un bibliotekām. Es nācu pie secinājuma, ka seniori ir, man liekas, ka arī ne tikai Lietuvā un Latvijā, bet arī citās valstīs, arī Polijā, kur mēs bijām, vienāds intereses darboties. Visiem galvenā tendence ir socializēties un rast kontaktus jaunus, lai nesēdētu, nebūtu vientuļi. Tā viņa struktūra, kā viņi pa kādām grupiņām
interešu grupām viņi savu darbu organizē. Es domāju, ka mēs varētu šo pieredzi arī pārņemt savā skolā.